Varam jau teikt, ka pavasaris ir klāt. Pirmie ziedi, košas krāsas sieviešu garderobēs, skatlogi tā vien vilina atsvaidzināt savu garderobi. Bet cik viegli Latvijā garderobe ir papildināt tiem, kuriem ir īpašas vajadzības? Devāmies ielās, lai noskaidrotu, cik bieži apkārtējie cilvēki ir redzējuši cilvēkus ratiņkrēslos, iepērkamies veikalos un kur pēc viņu domām viņi iegādājas apģērbu. Vai jūs bieži redzat veikalos iepērkamies cilvēkus ratiņkrēslos? Neesmu redzējusi. Nē, praktiski nekad. Kā jūs domājat, kur cilvēki ratiņkrēslos iegādājas apģērbu? Vai nu pasūta internetā, vai nu viņiem pērk radinieki. Es domāju, ka kāds droši vien iepērkās viņu vietā, jo es nedomāju, ka veikalos viņiem ir ļoti viegli to izdarīt. Tur jau bez visiem ratiņkrēsliem bieži vien ir grūti apgriezties. 4 istabas kopā ar Ievu veiks eksperimentu, lai pārliecinātos, cik ērta ir iepirkšanās vienā no Rīgas lielākajiem veikaliem. Nav tā īsti apgriezties. Jā, te pat durvis nevar aiztaisīt. Atvainojos. Jā, lūdzu. Varētu jāciņu. Kā jau paši redzējām, Ievai Raibi gāja jaciņas meklējumos, bet kā iespēja veikalā iepirkties cilvēkiem ar kustību traucējumiem vērtē paši veikala darbinieki? Tādu regulu, kas noteikts izmērs un tā tālāk, tas vēl tikai ir izstrādes process, acīm redzot mūsu valstī, bet parasti tie ir veikala darbinieki, kuri pienāk klāt, attiecīgi pajautā, vai var kaut kā palīdzēt. Kā tev veicās eksperimentā? Ir ļoti dažādi. Ir gan veikali, kur ir ļoti ērti iebraukt un kabīnes ir lielas un var apgriezties un viss ir lieliski. Bet ir arī tādas kabīnes, kur, ja ir aizkariņi, tad vēl tā telpa ir plašāka, bet ja ir durvis, tad tur galīgi nekas nesanāk īsti. Ja sevišķi, ja durvis varēs vēl uz iekšpusi. Lai Ieva bez raizēm varētu pielāgot sev tīkamo apģērbu, vairumā gadījumu viņai tomēr palīgā būtu jāsauc veikala darbinieki, jo sprauga, kas paliek starp sienu un aizkaru, ir pārāk liela. Ir veikali, kas veiksmīgi ir atrisinājuši radušos problēmu, bet ir tādi, kas tik tālu pat nav aizdomājušies. Ar problēmu, kas radusies cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cīnās apvienība Apērons. Mēs sniedzam apmācības gan veikalu darbiniekiem, mums ir laba sadarbība izveidojusies, un mēs strādājam un mācām to, kā rīkoties vienā vai otrā gadījumā. Zviedrijā ir veikts pētījums par to, kā mainās veikalu klientu tīkls, ja tas kļūst pieejamāks visiem, ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī jaunajiem vecākiem un vecāka gājuma cilvēkiem. Šie pētījumi rāda, ka klientu skaits palielinās vismaz par 15%, ja veikals ir pieejams. Bet, protams, ne visiem veikaliem ir pretīmnākoša politika, ir arī ne tik pozitīvi piemēri. Ļoti konkrēti gadījumi ir bijuši, kad mēs esam gājuši ar kolēģiem, kurš ir bijis ratiņkrēslā, pirkt kādu lielāku preci, piemēram, leduskapi, un ieejam veikalā, un mums saka, jūs nebrauciet šeit jūs kaut ko saskrāpēsiet, rezultātā vienkārši mēs no tā veikala aizejam projām, un, protams, ka tur neiepērkamies vairāk. Ivars Balodis apstiprināja veikalu teikto, ka nav izstrādāti standarti, pēc kuriem lielveikaliem būtu jāpielāgo pieliekošanas kabīnes. Tas gulstās uz viņu pašu sirdsapziņas. Bet, kā atzina Ieva, ja iepirkšanās Latvijas lielveikalos vēl ir pietiekami ērta, tad mazajiem iepirkšanās veikaliem gan vēl ir kur augt.